Man gribētos teikt, ka Visvalds Ziediņš ir Latvijas mākslas ainas 21. gadsimta pārsteigums. Un man ir prieks, ka mums ir izdevies viņu atklāt, kaut gan zinām jau, ja? Un tomēr atklāt, jo iespējams viņš būtu aizgājis nebūtībā, ja nebūtu apstākļu sakritības, kas noved pie šīs kolekcijas ieraudzīšanas. Un teikšu, uzreiz es viņu pat nepieņēmu, ieraugot pirmo reizi. Man likās, ka tas ir kaut kas uz robežas ar ārāmešanu. Kā es jau teicu, un atgādinu kaut kas tāds no Getliņa mākslas. Bet fenomens ir tas, jo vairāk es uz Visvalda Ziediņa mākslu skatos, jo vairāk viņa apbur un arvien vairāk viņa arī izsaka. Un es domāju, Visvalds Ziediņš tikai tagad arī sāk pa īstam dzīvot pēc šīs izstādes. Man šķiet ir brīnišķīgi, kad Ivona un tu jau šo darbu esot tik lieliski veikušas un apzinājušas, un ka to novērtēs gan mākslas zinātnieki, gan citi mākslas speciālisti, jo Visvalds ir tas trūkstošais posms tajā Latvijas mākslas ainā, kas visu laiku bija tā kā tāds, nevarēja viņu notvērt. Viņš bija kā spoks, vai ir šis mūsu Latvijas nonkonformisms, vai viņš nav, vai ir šis Latvijas popārts, vai nav. Ja? Un te mēs viņu noliekam kā skaistu tīradni uz galda, kad ir. Mums 60. gados tas ir, un vēl jāpaskatās, kurš no kā. Līdz ar to es domāju, šis ir šī gada centrālais notikums, un Ziediņam es paredzu lielu uzvaras gājienu gan Eiropas, gan iespējams arī pasaules mākslas gaitenē. Visvalds Ziediņš vēl ir jauns vārds latviešu mākslas ainā, un tā nokļūšana uzmanības centrā pēc viņa nāves priekšplānā izvirza paša jaunatraduma faktu. Mākslinieka dzīve Liepājā noritēja padomju periodam paralēlā personīgajā laikā, un tagad mēs varam priecāties par iespēju tik detalizēti iepazīt radošas personības, iekšējās brīvības amplitūdu totalitārās varas apstākļos, apzinoties autoru izvēles savus darbus radīt nākotnes skatītājiem. Ziediņa mantojums liek pilnībā noraidīt viedokli, ka Latvijas padomju perioda mākslā, atšķirībā no Krievijas, nav pastāvējis tīrs nonkonformisms tā pamatnozīmē. Vārds kustība ir viens no svarīgākajiem Visvalda Ziediņa lietotajiem terminiem. Viņa izpratnē tas ietver ne tik daudz stilistiskās iezīmēs nolasāmas tendences, kā dziļākus mākslas uzdevumus. Tā pieder pie darbības, kas pārstrādā cilvēku un dabu, un ir šīs darbības augstākais radošais veids. Mākslinieks ir tas, kas dod cilvēcei modeli. Viņš ir audzinātājs, modelētājs, tas ir kultūras radītājs. Ziediņa apzināti īstenotais nonkonformisms ļauj mums viņa nāves noslēgtos mākslinieciskos centienus aplūkot plašākā laikmetīgās mākslas kustību kontekstā. Izstādi Kustība Visvaldis Ziediņš veido 7 nodaļas, kas iezīmē atšķirīgus veidus, kā skatīties uz Visvalda Ziediņa atstāto mākslas darbu kolekciju. Visas nodaļas tapušas brīvi asociatīvas mākslas analīzes rezultātā, lai mēģinātu precīzāk iezīmēt Ziediņa radošo interešu amplitūdu pasaules mākslas kontekstā. Katrai nodaļai izraudzīts konkrēts atslēgas darbs, kuru radījis kāds no Ziediņa laika biedriem, starptautiski atzītiem citzemju autoriem. Tāpēc izstādi papildina mākslinieku un režisoru Jona Meka, Nensijas Koltes un Roberta Smitsona, Volfa Fostela, Namdžuna Paika, Martas Rostleres, Ārta 21, Salvadora Dalī un José Montesa Bakēra videodarbi.
Visvaldis Ziediņš dzimis 1942. gada 4. aprīlī un miris 2007. gada 11. janvārī Liepājā. No 1959. līdz 1964. gadam mācījies Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas dekoratīvās noformēšanas nodaļā. Latvijas Mākslas akadēmijā viņš neiestājās, jo bija pārliecināts, ka apgūtais profesionālais pamats ir pietiekams, lai turpmāko dzīvi varētu veltīt no padomju oficiālās mākslas sistēmas neatkarīgiem radošiem meklējumiem. Ziediņa mākslinieckā mantojuma apjoms sasniedz 3000 vienību. Šī izstāde ir ārkārtīgi liels notikums. Vispār gan manā dzīvē, gan es atļaušos teikt arī visā Latvijas mākslas dzīvē. Īstenībā tas saviļņojums, ko es esmu izjutusi no vairāku cilvēku puses, tas rāda milzīgu gandarījumu, ka bija vērts pūlēties. Protams, tas, ka mēs viņu atradām, mēs viņu novērtējām tajā visā atmosfērā, kāda bija, un ka mēs paspējām viņu novērtēt, vēl mēs paspējām tomēr šos darbus paņemt. Pirms varbūt varēja notikt kas cits. Un tas, ka vispār viņš ir iezīmējis jaunu pavērsienu visā Latvijas mākslas vēsturē, kā es saprotu. Un tagad aizvien vairāk novērtējot šo izstādi, man liekas, ka tas patiešām ir tāds notikums, ka tiešām visas Latvijas mākslas vēsturi jāsāk drusku pārvērtēt. Viņš ir arī aizkustinājis ar katru darbu atsevišķi, radījis iespēju, cik nozīmīgi ir mākslinieka veltīšanās arī savam darbam. Un ļoti daudz cilvēcisks pārdomas. Nerunājot par to, ka uz Latvijas mākslas fona viņš tiešām izceļās kā īsts un nonkonformists mākslinieks.
Man ir milzīgs skumjas un milzīgs prieks vienlaicīgi. Un prieks par to, ka ir izdevies parādīt vienu mākslinieku, viena mākslinieka dzīve, kur ir to vērts, lai ar viņu iepazītos un lai viņa vispār, man liekas, ka viņa kaut kādā ziņā Ziediņa dzīve ir satricinājusi mani un ka viņa var satricināt arī vispār visu pasauli. Tas fenomens, ko es pati esmu kaut kā tagad tikko noformulējusi sev, saistās ar tādu zinām metafiziku, ka kā tas ir, kad cilvēks, mākslinieks, ka viņš dzīvo divas dzīves, ka viena ir reāla un viena ir iztēle, un viņa iztēle šobrīd ir kļuvusi par mūsu realitāti. Un tas vienkārši jau velk uz tādu noteiktu alķīmiju. Ka varētu arī teikt, ka Ziediņš ir alķīmiķis.